tiek piedāvāts izskatīt 35 jautājumus. Vai kādi ir iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Papildus darba kārtībā tiek piedāvāts izskatīt 8 jautājumus. Vai šeit ir kādi iebildumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, papildus darba kārtība arī ir apstiprināta. Un pirmais jautājums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņot Teritoriālās un attīstības patstāvīgās komitejas priekšsēdētājs Meikšāna kungs, lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts Teritoriālā un attīstības patstāvīgas komitejas sēde. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir apstiprināts. Otrais par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts Teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī izskatīts Teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums izskatīts Teritoriālā un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Piektais par zemes nomas apbūves tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī izskatīts un izdiskutēts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais par atteikumu piešķirt zemi nomā. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais par Ludzas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtības noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Ir sagatavots lēmumu projekts ar nelieliem precizējumiem. Tika precizēti daži punkti. Tad precizēts 5. punkts, tad viņš papildināts, ka medību tiesību nomas pirmtiesības ir Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvoja personai. Un papildināts punkts 6.1.5 un 6.2. Tad kāda informācija jānorada fiziskai personai, tad rakstot iesniegumu. Tad lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par zemes vienības ar konkrētu kadastra apzīmējumu Maskavas apveceļš 30, Ludzas novads piešķiršanu nomā un nomas līguma noslēgšanu. Un šeit būs Finanšu patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja Gendeli ziņos. Jums ilgi būs tagad jāuzklausa arī manu ziņojumu. Lūdzu, par šo jautājumu, kolēģi, ir izskatīts kopīgajā komitejā. Bija prezentācija, bija iespējams arī mums diskutēt, uzdot jautājumus. Varbūt tagad kāds radās viedoklis vēl papildus. Nē, bet es gribētu vērst uzmanību. Tātad šajā lēmuma projektā mums ir termiņš 2 gadi. Bet, godīgi sakot, arī teritoriālā komiteja atsevišķi diskutēja par zemes nomas līguma termiņiem, ja, un ir tomēr mūsu apstiprinātie Ludzas novada pašvaldības noteikumi par pašvaldības zemes nomas Ludzas novadā. Varētu būt arī termiņš garāks. Tur jau ir ielikts. Jā, 22. Es domāju, ka jūs neesat izlabojuši. Nē, viss kārtībā, tad piekrītam, jo tajā reizē, kad mēs runājām, tur bija tomēr tie 2 gadi figūrē. Vai 5, es labi nezinu. 5. Kristīna, saki lūdzu, vai 10 gadi varēja būt vai nē?
Jo redziet, kāda var situācija būt. Tagad pamainam teritoriālo plānojumu. Ja? Viņš ir ražošanas gabals. Ja? Un ko mums atkal uz domu būs jāiet, lai pagarinātu termiņu? Skaidrs, ka viņiem 5 gadi priekš šāda projekta nebūs pietiekami. Viņi noteikti prasīs mums garāku termiņu, jo mēs jau līgumā noteiksim, cik gados viņiem jāuzsāk, varbūt būvniecība. Tātad tik un tā būs jāatgriežas pie šī jautājuma līdz ar teritoriālā plānojuma grozījumu stāšanos spēkā. Ja? Labi, piekrītu. Vai ir jautājumi tad vēl kādi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 13 par, 12 par, pret nav, atturās nav, 1 nebalso. Ja? Ar balsu vairākumu domas lēmums ir apstiprināts. Atturos? Tad Ināra atturos, ja? Es nepareizi pateicu. Nākošais jautājums par zemes nomas maksu. Jautājums ir izskatīts, vai ir jautājumi, kolēģi, ir piedāvāts lēmuma projekts? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 10. par pasažieru pārvietošanas iespējām Ludzas pilsētas sabiedriskajā transportā nodrošināšanu. Jautājums ir skatīts, arī pielikumā bija arī maršrutu saraksts. Varbūt, ka kādam kolēģim ir tagad jautājumi, jūs esat varbūt pārunājuši ar cilvēkiem. Nav jautājumu, tā apmierina, kā tur ir rakstīts. Ja? Labi, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 11. par vides sakopšanas akciju tīrības dienas. Komitejā ir diskutēts, un mēs ar jums komitejā virzījām 15 000 apmērā, bet pārunājot ar finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju uz doto brīdi dabas resursu kontā, mums ir 12 000 tikai. Tāpēc tagad šis komitejā izskatītais lēmuma projekts ir precizēts un tiek virzīts 12 000, jo reāla seguma nav. Ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par. Pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. par atkritumu šķirošanas akcijas Ludzas novadā skolēni šķiro izsludināšanu. Par jautājumu arī mūs informēja mūsu vides inženieris Strasda kungs. Vai ir kādi jautājumi tagad? Esat iepazinušies ar nolikumu? Nav, tad lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 13. par nekustamā īpašuma nodokļu parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdi kārtībā. Šis jautājums arī ir skatīts komitejās un piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 14. par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Lūdzu, kolēģi, piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 15. jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Arī jautājums ir izskatīts, ir jāskaidrots, Igovanes kundze, ja? Vai tagad ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākošais 16. par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Latgales ielā 242A Ludzā, Ludzas novadā. Jautājums ir skatīts, piedāvāts ir lēmuma projekts, ir zināmas aktivitātes, ko šī daudzdzīvokļu māja veiks. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par?
13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 24, Ludzas novadā. Jautājums ir skatīts, diskutēts, vai ir kādi jautājumi tagad? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Peldu ielā 10A Ludzas novads izsoles rezultātu protokolu apstiprināšanu. Lūdzu, piedāvāts lēmumu projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 19. par nekustamā īpašuma Baravikas Ņukšu pagasts Ludzas novads izsoles rezultātu protokolu apstiprināšanu. Lūdzu, kolēģi, ir piedāvāts lēmumu projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 20. par dzīvokļa īpašuma numur 25 Latgales ielā 19. Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Lūdzu, ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 21. par dzīvokļa īpašuma numur 5 Parku ielā 38 Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Piedāvāts lēmuma projekts. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 22. jautājums par dzīvokļa īpašuma numur 32 Parku ielā 52 Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts komitejās un piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 23. par dzīvokļa īpašuma numur 21 Stacijas ielā 57 Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 24. par dzīvokļa īpašuma numur 8 Stacijas ielā 31A Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 25. par dzīvokļa īpašuma numur 7 Tulpes Rundēnu pagastā Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu. Lūdzu, kolēģi, piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 26. par nekustamā īpašuma zemes vienības Bārbeles Cirmes pagastā Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 27. par dzīvokļa īpašuma numur 4 Rekušavas ielā 46 Ludzas novadā nodošanu atsevināšanai. Jautājums ir izskatīts apvienotajā komitejā. Piedāvāts lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 28. par nekustamā īpašuma Palīga celtne Šķūnis domājamās daļas pēc adreses Krišāna Barona ielā 10 Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Jautājums arī paskaidrots apvienotajā komitejā. Vai ir jautājumi šim lēmuma projektam? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 29. par nekustamā īpašuma uzpildes stacija Īstras pagasts Ludzas novads nodošanu atsevināšanai. Jautājums ir skatīts, ir piedāvāts lēmuma projekts, vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par, 13 par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. 30. jautājums par dzīvokļa īpašuma numur 24 Liepājas ielā 21 Ludzas novadā atsevināšanas procedūras izbeigšanu. Šis jautājums arī ir skatīts, un Mekša kungs paskaidroja, kāpēc, vai ir kādi jautājumi. Ja nav, lūdzu balsot,
kuri par 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 31. par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabals Spaļi Īsnaudas pagasts Ludzas novads atsevināšanas procedūras izbeigšanu. Arī šīs jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā, un atsevināšanas komisija arī paskaidroja šo situāciju, un arī visi mēs piekritām virzīt uz domes sēdi uz balsošanu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 32. par kustamās mantas autobusa Mercedes-Benz 711 valsts konkrēta reģistrācijas numurs nodošanu atsevināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts, vai ir kādi jautājumi tagad? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 33. par kustamās mantas autobusa Mercedes-Benz 0815 konkrēts valsts reģistrācijas numurs nodošanu atsevināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu. Jautājums ir skatīts apvienotajā komitejā. Ir piedāvāts lēmuma projekts. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 34. jautājums par Ludzas novada domas priekšsēdētājas vietnieka Edgara Mekša atvaļinājumu. Vai ir jautājumi? Ir piedāvāts lēmuma projekts. Ja nav, lūdzu balsot, kuri par 12 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso. Domas lēmums ir pieņemts. 35. jautājums. Informācija par mūsu Ludzas apsaimniekotāju 2016. gada pārskatu. Ziņos mūsu SIA Ludzas apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Andris Līpača kungs. Lūdzu, es kolēģiem tikko gribu pateikt, ka iepriekšējā piekdienā arī bija jau dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce apstiprināja gan gada pārskatu, gan budžeta plānu 2017. gadam, kurā arī Ludzas apsaimniekotājs pamatoti veidoja tāmi gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā, un iepirkuma plāns ir apstiprināts, un šodien jūsu zināšanai tātad ir sniegta šī informācija, jo saskaņā ar mūsu Ludzas novada pašvaldības nolikumu arī kur tiek paredzēts, ka šāda informācija tiek sniegta domes deputātiem. Lūdzu, Andra kungs. Labdien, godātie deputāti, domes priekšsēdētāji. Tātad par situāciju uzņēmumā par 16. gadu. 16. gadu mēs noslēdzām ar peļņu 5275 eiro. Tas ir drusku mazāk nekā pagājušajā gadā bija, bet jau 3. gads, ka mēs esam pozitīvās zīmēs. Drusciņi pa iecirkņiem informācija. Ūdens apgādes iecirknis arī nostrādāja peļņu. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas ir drusciņi mazāk nekā bija. Izskaidrojums tam ir tāds, ka mēs no pagājušā gada oktobra mēneša sākām rēķināt ūdens starpību līdz 10%. Līdz ar to mums katru mēnesi veidojās neapmaksātais daudzums, kaut kur 800-900 kubi, vidēji 2,5 tūkstoši eiro. Tas būtu tas iemesls. Ūdens kanalizācija, ņemot vērā, kā ir saistīts ar ieņēmumiem pēc ūdens daudzuma, arī ir samazinājies apjoms un peļņa ir nokritusies drusciņ zem mīnus. Skaidrojums ir tieši tas pats. Arī, protams, izdevumi ir saistīti vēl papildus pieaugu par notekūdeņu kanalizācijas kalošanu, jo mēs esam spiesti nomāt, ņemt pakalpojumu no Reizeknes ūdens. Attiecīgi tas mums arī iet izdevumos. Sanitārā attīrīšana mums gadu noslēdza pozitīvi, bet salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir jūtams kritums. Savākto atkritumu daudzums, drusciņi mazāks ir, nepilns 1000 kubu, bet būtiskākie
mīnusi ir tas, ka mums mazāk ieņēmumi bija par lielgabarīta konteineriem, uz veseliem gan 13,000, kā arī pieauga mums izdevumi par pamatlīdzekļiem, jo ir iegādāts atkritumu bedējs jauns, un tad attiecīgi pamatlīdzekļi aug, un arī algu pieaugums mums ir pieaudzis. Poligona izmaksas mums ir principā gandrīz palikušas tādas pašas, kaut kādiem 2, nepilniem 3,000 vairāk. Kas attiecās uz otrreizējo pārstrādi, situācija drusciņi pamainījusies. Neskatoties to, ka mēs esam nodevuši vairāk sašķiroto izēvielu, bet tirgu cenas ir kritušās uz pusi, līdz ar to mums ieņēmumi arī ir kritušies par 400 eiro. Bet tajā pašā laikā izdevumi ir saglabājušies, algas ir principā saglabājušas, vienīgais pieaugums ir par degvielas mērvielu, kas, teiksim, mēs aprēķinām, jo intensīvi lietojam traktoru tehniku priekš konteineru pirmreizējo šķirošanu, to, ko mēs no kapiem savācam, no pilsētas, tad to mēs vispirms pāršķirojam uz laukuma pie sevis un tad attiecīgi izvedam. Namu apsaimniekošana. Neskatoties to, ka, teiksim, ieņēmuma daļa ir būtiski augusi, mums arī izdevuma daļa ir augusi, un tas lielākais faktors ir algas sētniekiem, santehniķi, avārijas brigādes, jo mēs esam ieviesuši diennakts dežūru pastiprinātu avārijas dienestā, lai nodrošinātu labāku servisu, jo agrāk bija tā, ka mums strādāja sievietes par sargiem un tajā pašā laikā dispečera pienākumus veica, un tad, kad bija zvani no iedzīvotājiem vēlā vakar stundā, tad principā bijām spiesti izsaukt visu brigādi tikai tāpēc, ka vajadzēja aiztaisīt vienu krānu. Līdz ar to tā situācija tagad ir pamainīta, tagad santehniķis, kas dežurē, tas novērtē situāciju, un ja var atrisināt un atlikt līdz 8 rītā, tad attiecīgi viņš pieņem mērus, bet ja nevar, tad, protams, izsauc brigādi. Līdz ar to mēs šajā ziņā esam drusciņi optimizējuši, bet izmaksas uz santehniķiem ir pieaugušas. Siltumapgādes iecirknis principā ir nostrādājis tādā pašā līmenī kā pagājušajā gadā. Pieauguši, protams, arī algas ir pieaudzis par 7,000, arī ieņēmuma daļa ir pieaugusi. Te īpaši nav ko piebilst, viss standarta situācija strādā. Par lauktehniku. Tur mums ir ieņēmumi pieauguši. Arī neskatoties to, ka ir mīnuszīme, tā ir mazāk nekā pagājušajā gadā. Lielāko lomu mums izdevumos sastāv tomēr malka, viņas sagatavošana, iepirkšanas cenas un attiecīgi arī mēs esam spiesti ņemt pakalpojumu no malas katru gadu, jo saviem spēkiem netiekam saulēcīgi galā. Tas ir mums katru gadu 1500 eiro aiziet tikai uz malkas sazāģēšanu. Salikšanu jau mēs mēģinām tikt saviem spēkiem. Apzaļumošanas iecirknis. Pieaugums ir, nostrādāts ir, var teikt, ideāli, jo tas dotējās pilnīgi no jūsu naudas, un cik mēs bijām paredzējuši ieņēmumos, tik principā esam arī iztērējuši, plusā 600 eiro. Tā. Būvdarbu iecirknis. Būvdarbu iecirknī mums ir jūtams kritums, jo 15. gadā bija mums objekts skolas 27A, ko mēs bijām spiesti pabeigt. Protams, tā apgrozījuma nauda gāja iekšā iecirkņa bilancē.
Pagājušajā gadā, 16. gadā, mums tādu objektu lielu nebija. Mēs strādājām tikai ar daudzdzīvokļu mājām. Un var redzēt, ka, teiksim, no uzkrājuma fondiem un dzīvojuma fonda ir pieaugumi pēc izstrādes. Rezultāts ir labāks drusciņi kā pagājušajā gadā, bet tāpat ir mīnus. Nu, cerēsim, ka šogad varbūt izdosies iziet no mīnus ārā, bet ņemot vērā, ka lielu objektu netiek paredzēti, mēģināsim startēt jūsu izsludinātajā iepirkumā, tad jau redzēs. Būs kaut kas, nebūs kaut kas. Ja? Bet principā darbi ir saplānoti, pat daudzdzīvokļu mājām pietiekoši daudz, nodarbinātība būs, bet ņemot vērā, ka uzkrājuma naudas nav lielas, tāmes ir ļoti minimalizētas un uz lielām peļņām no šīm tāmēm mēs īpaši nevaram cerēt. Ceļu uzturēšana ir nostrādājusi labāk nekā pagājušais gads. Te ceļiniekiem bija darbs ar pagalmiem. Neskatoties to, ka ziema bija silta, darbs vairāk bija ar kaisīšanu, nevis ar sniega šķūrēšanu. Arī šogad pagalmi ir ieplānoti. Es domāju, ka mēs noturēsimies tādā pašā līmenī. Gāzes saimniecība. Šeit situācija krasi ir mainījusies uz negatīvo pusi. Mums ir samazinājies patēriņš vairāk kā 2500 kubu. Iedzīvotāji atsakās no gāzes pakalpojumiem, neteiksim, kā masveidā, bet katru mēnesi ir novērama regularitāte, 3-4 iesniegumus gāzes atslēgšana ir. Protams, mums arī iecirknī ir investēti līdzekļi uz jauno skaitītāju iegādi, lai nomainītu tos, kuri jau kalpo vairāk kā 20 gadus. Līdz ar to viņu tur precizitāte ļoti minimāla un zinām, ka tajos stāvdos ir liela zuduma, tad mēs mēģinām nomainīt vismaz. Šeit situācija principā atkarīga no gāzes tirgus, cik būs pievilcīgas cenas un cik, teiksim, būs izdevīgi iedzīvotājiem izmantot gāzes pakalpojumus. Ja tāda paša tendence saglabāsies, tad es domāju, arī diemžēl nākošais gads būs tādā pašā rezultātā. Tad attiecīgi mūsu komercpakalpojumi. Principā tas ir tas pats līmenis, kas pagājušā gadā bija. Ūdens skaitītāju uzstādīšanas tempi ir samazinājušies, jo mēs esam intensīvi pamainījuši ārpus kārtas, kas bija saistīti ar ūdens starpības meklēšanas pasākumiem un aizdomām, ka melo skaitītāji, ja, tad tur ir pagājušajā gadā tas mazāk noticis. Attiecīgi, teiksim, transporta izdevumu, ieņēmumu daļa mums pieaugusi. Materiāla realizācija arī kritusies un pārējie ieņēmumi drusciņi. Tā kā principā kaut kāda komercija mums notiek, kas nav saistīta ar regulēšanas pasākumiem. Citi ienākumi izdevumi, salīdzinot, ar pagājušo gadu mēs esam plusā. Pagājušo gadu mums bija būtiski zemāk ieņēmuma daļa, gandrīz 100 000. Principā tas ir saistīts ar renovācijas projektiem, jo apgrozījums, kas, teiksim, mums lijā skaita iekšā, tas iet caur šo kontu, un līdz ar to mums tas ir jāatspoguļo. Kā arī pagājušajā gadā mums debitoros bija norakstīts gandrīz 100 000, šogad 45 000. Ja, tā kā šajā gadījumā mēs šeit esam plusā. Un kas attiecās uz administrāciju, administrācijas izdevumi ir nedaudz samazinājušies tieši uz algu rēķina, bet pārējie izdevumi drusciņi pieauguši. Sumārā
3000 izdevumi ir mazāki. Tāda, principā, ir situācija pa uzņēmumu. Lūdzu, kolēģi, kuri vēlas arī par darba kvalitāti, jo tas jautājums tāds mums aktuāls ir ļoti, jo tagad mēs 3 dienas, pirmdien, otrdien, trešdien organizējām arī iecirkņu darbinieku sanāksmes un paskaidrojām arī darbiniekiem šo finansiālo arī situāciju un paskaidrojām to, ka Ludzas apsaimniekotāja galvenais uzdevums nav pelnīt, jā, galvenais, lai ir plusā, jo es gribu arī pievērst jūsu uzmanību, ja Ludzas apsaimniekotājs, piemēram, būtu mums visus šos 3 gadus mīnusā, ja, ar zaudējumiem strādātu, mēs nevarētu piedalīties arī projektos, ja, jo Ludzas apsaimniekotājs iet kā sadarbības partneris, jo Odu ielā mainam ūdeni kanalizāciju, ja, un citām pašvaldībām ir problēmas, un tad iemaksā pamatkapitālu, ka tikai, lai kapitāla sabiedrība nebūtu ar zaudējumiem. Ja? Tāpēc te bija arī šim punktam ir tāds svarīgums, bet nav jau dogma kaut kādas lielas summas pelnīt, jo nevar, ka uz mūsu iedzīvotāju pleciem tad, varētu gulsties šī pakalpojuma izcenojuma palielināšana. Ja? To arī paskaidrojam gan darbiniekiem, gan arī vadība kopumā to saprot. Un runājām arī par darba kvalitāti. Daudz, arī darbinieki izteica dažādus priekšlikumus, un mēs tos ņemsim vērā, ja darbinieki arī izteica savu viedokli par tehnikas apgādi, ka tomēr, piemēram, būvniekiem ir vajadzīgs mikroautobusiņš, kur braukt uz objektiem, ja tur citiem atkal jārisina jautājums arī par, piemēram, ielu kaisīšanu ar traktoru vienībām, nevis ar rokām, lai sievietes, sētnieki nesātu to sāli. To mēs visu esam pārunājuši, un arī tiem darbiniekiem arī esam paskaidrojuši, ka lūk, apgrozījums it kā tomēr nedaudz samazinājies, jā, bet viņu darba samaksa, ņemot vērā, ka minimālā darba samaksa pieaug, un arī alga viņiem ir pieaugusi, jā, lai darbinieki nedomātu, ka uz viņu rēķina arī tad, lūk, ir šī pozitīvā bilance Ludzas apsaimniekotājiem. Mēģinājām arī to, jo viņiem arī jāsaka paldies. Mēs nevaram tikai visu laiku to negāciju, ja, ka tā jau pietiek, ka pilsētā kopumā ir šī sfēra diezgan sāpīga un visu laiku katrs izsaka savu viedokli, bet centāmies arī kaut kur uzmundrināt viņus, bet arī kaut kur ar konkrētiem piemēriem arī pateikt, ka ir tomēr jācenšās to darba kvalitāti kāpināt. Lūdzu, vai ir konkrēti kādi jautājumi? Lūdzu. Man jautājums par gāzes saimniecību jūsu skatījumā, kas par iemesliem, kā atsakās no pakalpojuma? Iesniegumos nepaskaidro, kāpēc. Aizdomas ir tāda, ka, teiksim, pārsvarā situācijas, ka mainās īpašnieks, ja jauns nāk ar savu redzējumu, skatījumu, kādam nepatīk gāzes maka vai bīstamību saredz šajā pasākumā, viņam ir lētāk ir tomēr elektrību izmantot, bet, ņemot vērā, ka tirgu Latvenergo pakalpojumu augu, būtu jābūt kā reiz otrādāk, jā. Bet, diemžēl. Jā. Lūdzu, vai ir vēl kolēģi? Ja nav, tikai es gribētu jūs aicināt un lai arī informēt, ka 28. martā 17:15 mūsu Ludzas apsaimniekotāja zālē notiks mājas pilnvaroto personu darba sanāksme par paredzamajiem remontiem pavasara un vasaras periodā. Ja, mēs runāsim, jo Ludzas apsaimniekotājs ir sagatavojis pārskatu, ko viņš piedāvā daudz dzīvokļu mājām. Ja. Nāciet lūdzu, ja kas arī varēsiet uzklausīt arī mājas pilnvaroto personu viedokli. Ja nav, paldies.
Papildus darba kārtība. Tagad pirmais jautājums par Ludzas novada domes saistošo noteikumu numuru par grozījumiem Ludzas novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos numur 1 par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam apstiprināšanu. Tātad ziņotājs šeit ir Gendele, finanšu patstāvīgās komisijas priekšsēdētāja komitejas. Šeit šis jautājums tika skatīts apvienotajā komitejā, ja? Vienkārši viņš precizēja mūsu finanšu un grāmatvedības nodaļas speciālisti, bet būtība nekas nemainās. Tā kā mēs ar jums komitejā apvienotajā runājām, tieši projektu naudas, tas ir iemesls, kāpēc pārskatam, ja? Jo mēs arī finanšu komitejā runājam, ka mūsu iestāžu iesniegumus visu mēs izskatīsim nedaudz vēlāk pēc reālās situācijas. Vai ir jautājumi šeit? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums. Par telpu iznomāšanu valsts ieņēmumu dienestam Raiņa ielā 16 Ludzā, Ludzas novadā. Lūdzu, ir lēmuma projekts, jautājums arī skatīts, mēs runājām, bet arī toreiz vienojamies, ka tie galīgi aprēķini būs tieši uz domes sēdi, uz papildus darba kārtību. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Trešais. Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 16. Ludzā, Ludzas novadā SIA Next and Audit Advance nomas līguma pagarināšanu. Šeit ziņo teritoriālās un attīstības patstāvīgas komitejas priekšsēdētājs Meikšāna kungs, lūdzu. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālo un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais. Iesnieguma izskatīšana par zemes piešķiršanu nomā. Lūdzu, Meikšāna kungs. Šis jautājums arī tika izskatīts un izdiskutēts teritoriālas un attīstības komitejas sēdē, tad lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai šeit ir jautājumi kādi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir apstiprināts. Piektais. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē, teritoriālas un attīstības pastāvīgas komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sestais. Par zemes nomas apbūves tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu. Lūdzu, Aivara kungs. Jautājums arī tika izskatīts komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Septītais. Par nekustamā īpašuma krustceļa Īstras pagasts Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu ziņo domes priekšsēdētājas vietnieks Mekša kungs. Lūdzu. Šī gada 15. martā tika rīkota nekustamā īpašuma izsole krustceļi. Izsolē piedalījās viens pretendents SIA Kant, un pretendents nosolīja augstāko cenu 3435,67 €. Tādēļ lūgums apstiprināt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi, kolēģi? Ja nav, lūdzu balsot, kuri par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par Ludzas novada pašvaldības himnas apstiprināšanu ziņo domes priekšsēdētāja Gendele. Tātad, kolēģi, mēs ar jums esam pieņēmuši lēmumu, kurā apstiprinājuši esam konkursa nolikumu. Tas notika 2016. gada 30. jūnijā. Ja? Un tur arī atrunājām, ka komisiju, kas izvērtē, tiks noteikta ar izpildu direktora rīkojumu. Ja? Un tātad atbilstoši mūsu nolikumam apstiprinātājiem tika arī tad izvirzīta komisija, kuras sastāvā bija tātad Evita Podoļeca, komisijas priekšsēdētāja, viņu izvirzīja komisija, ja, Jānis Ivulāns, Inta Nagla, Aina Kairova, lūk, un Čudara kungs no Rēzeknes mūzikas vidusskolas, viņš kā pedagogs, ja.
Nu, lūk, viņi vairākas reizes nāca kopā. Kopā bija iesniegtas 8 dziesmas, 8 pretendenti virzīja katrs savu skandarbu. Ja. Nu, varbūt nosaukšu arī dziesmu nosaukumus. Ja. Lūdzu uz Ludzu, Aizezerē, Ludzas novada himna, 4. arī bija Ludzas novada himna, dziesma par Ludzu, dziesma Ludzai, 7. Ludzas novada himna un 8. Ludzai. Ja. Izvērtējot šīs 8 dziesmas, viņi izvirzīja 4 dziesmas mūsu arī nolikumā noteiktajam, ka pēc tam paši iedzīvotāji balso par dziesmu, kuru viņi izvirza. Un tātad uz balsošanu, tautas balsojumam tātad tika nodotas Lūdzu uz Ludzu, Ludzas novada himna, dziesma par Ludzu, dziesma Ludzai. Ja. Nu, un tad balsojums nāca, un balsis sadalījās arī sekojoši. Ja. Nu, šeit es jau arī saukšu dziesmu autorus, jo no sākuma visi iesniedza pretendenti savas dziesmas, kā bija teikts, gan notis, gan vārdi, gan arī diskas, ja, diska veidā. Tad bija viss aizlīmēts, un arī no sākuma, kad viņi klausījās visas 8 dziesmas, arī pati komisija autorus neskatījās. Ja, vienkārši klausījās dziesmu, kas tika piedāvāta, lai tiktu nominēta par himnu. Lūk, un šeit tās 4, kas tika izvirzītas uz balsošanu. Tātad Lūdzam par Ludzu, Lolitas Greitānes mūzika un Vandas Žuļinas vārdi. Tātad 102 nodotās balsis kopā bija internetu balsojumā, un šeit ir arī tika precizēts balsu skaits, tika izslēgtas tās balsis, kas bija redzamas, ka no viena un tā paša IP adreses tiek sūtītas. Ja? Tāpēc, ja reāli bija, tad pāri 1000 bija, bet šeit jau tika noņemts. Ja gadījumā būs kādi jautājumi, Svetlanas kundze var arī paskaidrot, kā tas tehniski izdarāms ir. Ja? Otrā, tad vēl viena dziesma Ludzas novada himna, autors Solvita Ivanova, 52 balsis. Pēc tam 3. dziesma par Ludzu, Lolitas Greitānes mūzika, Jeļenas Arbuzovas vārdi, Andra Vējāna atzījojums, 589 balsis tika nodotas. Un Ludzas novada himna, Ata Auzāna mūzika un vārdi Dacas Tihovskas. Un 529 balsis tika nodotas. Nu, un pēc tam atkal, pēc saskaņā ar mūsu nolikumu, komisija vēlreiz pēdējo reizi sanāca kopā, redzot tātad gan tautas balsojumu, tā varētu pateikt, ja, un apstiprināja tad arī, lūk, uzvarētāju, ja. Tā, kur viņiem ir? Inār atsevišķi punktu nerakstīja. Pat tik... es neredzu. Un tātad šeit viņu protokolā ir atzīmēts par Ludzas novada pašvaldības konkursa Ludzas novada himna uzvarētāju atzīt dziesmu, dziesma par Ludzu. Nu, viņi vairāk arī ņēma vērā to balsojumu skaitu, kas bija no cilvēku puses, ja, tieši. Lūdzu, ja kādi ir jautājumi, jo Ivulāna kungs arī bija komisijā, viņš var arī izstāstīt, kādas bija pirmās sajūtas, kad noklausījās visas dziesmas un kā viņiem gāja. Vairākas reizes viņi nāca te strādāja un klausījās visu laiku. Nu, lūk, vai ir kādi jautājumi, vai ir ko arī piebilst komisijas locekļi? Viņš tā nodziedās. Jo koris dzied šo dziesmu, viņš mācīs. Ja vēlaties, mums ir sagatavots, ka mēs palaižam, bet jūs visi dzirdēt. Nav vajadzības tagad, ja? Jo jūs tiks noteikti arī interesanti bija pārklausīties visas. Tātad šeit visu izstāstīju, ir piedāvāts lēmuma projekts arī, ja?
ka par Ludzas novada himnu apstiprināt dziesmu, dziesma par Ludzu. Jeļenas Arbūzevas vārdi, Lolitas Greitānas mūzika, Andra Vējana atdzīvojums un himnas teksts un notis pievienoti arī būs pielikumā. Ja? Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot, kuri par. Tātad 12 par, pret nav, atturās nav, viens nebalso. Nu, un es domāju, tagad noteikti ir jāpasniedz šos ziedus pateicībā par šo dziesmu, jo arī tāda laba sakritība, ja, ka